no, teiksim, atjaunojas energoresursu kopējā energobilance, un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt, un tas ir tas, kas dotu iespēju Latvijas enerģētikai attīstīties, bet enerģētikas attīstība it kā katram liekas, enerģētikas attīstība, tas ir tik tālu no mums. Nē, mēs lietojam enerģiju ikdienā, un katru reizi, kad mēs to lietojam, vienkārši vajadzētu iedomāt un mastīt, padomāt to, kas tad tas tāds ir. Es nerunāju, šodienas tēma nav, lai tas ir ļoti interesanti tēmi, un Krišāns vairāk pie tās pieskarsies tieši pie jautājuma par to, ka pārķēnām energoresursi mums ir, viņi ir daudz, bet nezinu, kāpēc mēs pēkšņi nelietojam. Visu laiku stāstam par to, ka mums ir dabiskās, kas nāk no Krievijas par dabiskās vadu, mums ir pazemes kratu, un labāk mēs lietosim, jo tas ir ērtāk un komfortablāk. Tātad ietaupot 1 megavatstundu elektroenerģijas, protams, tas nozīmē to, ka nebūs jābūvē jaunas stācijas. Viens otrs no jums jau zina tās diskusijas, kas ir pēdējā laikā ļoti aktīvas par to, vai Rīgas TEC 2 otrā kārta ir nepieciešama vai nav nepieciešama. Un, protams, ka tas, ka mēs sākām enerģiju, šobrīd enerģiju netērējam strauju palielinājums nav, tas nozīmē to, ka faktiski šī frāze ir spēkā tieši Latvijā, un faktiski mūsu stacija nav vajadzīga šobrīd. Un varbūt arī nākotnē. Tad jautājums ir, ko tad darīt? Un es redzu šī gadījumā ļoti daudz lietas, ko mēs varētu darīt, un ko mēs varam darīt katrs pats. Un, protams, par šiem mērķiem, kas izklausās vienam otram šķiet, tas ir tik tālu, un es varbūt nemaz tas varbūt uz mani neatiec, jo es jau pats tikai katru mēnesi notērēju kaut kāds 20 lapus un nedā parēt, un tas jau nemaz tik daudz nav. Mums ir viens profesors mūsu institūtā jauns, gados jauns, un viņš saka, un sieva uz mani dusmojās, es tagad lasu kursu par atkritumu saimniecību, un es esmu ieviesis, ka mums mājās ir 4 miskastes. Viena ir priekš sadzīves atkritumiem, otra priekš makulatūras, trešā priekš pudelēm un tā tā. Un faktiski viņš to izdarīja tāpēc, ka tad, kad viņš sāk stāstīt citiem, viņš pilnīgi precīzi saprata to, ka tas attiec arī uz viņu pašu. Un dzīvesveids mainās tieši no tās pārliecības, un tāpēc tas mērķis. Man šķiet, ka teiksim, pirms vēlēšanām būtu ļoti jauki, ja mēs paprasītu arī tiem, kas kandidē uz nākamajā saeimā, tieši par to, kāds tad ir šis te mērķis katram no deputātiem, tieši jautājumu par to, kā tad īsti, teiksim, katrs no viņiem saskata to, cik tērē enerģiju braucot ar mašīnu, cik tērē elektroenerģiju, vienam otram varbūt ir arī baseins ārā, kur apsilda ar elektroenerģiju un tā tālāk. Šie te jautājumi ir aplūkojami no viedokļa, cik tas ir liederīgi. Tas nenozīmē, ka cilvēkam ir jānoņem komforta apstākļi, bet tas nozīmē to, ka katram ir atbildība par to, ka nauda aizplūst, resursi tiek tērēti neliederīgi. Tātad, kāda ir šī personīgā atbildība, kā teiksim, es to redzu? Protams, ka personīgā atbildība sākas ar to, ka katrs sāk domāt par to, ko tad es varētu darīt šajā jautājumā. Un pirmais un viens no visvienkāršākajiem ir sākt analizēt savus rēķinus, un to es neizdomāju es, to Eiropas Savienība ir ieteikusi, un tagad tiek ieviest viedā mērīšana, un tas nozīmē to, ka katram tiks sākot elektroenerģijas rēķini, katrs varēs saņemt rēķinu, kurā būs ierakstīts, kurā dienas stundā ir tērējis. Un Eiropas Savienības saknes ir, ka katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs saņems rēķinu, kurā būs analīze. Pagājušajā mēnesī jūs tērējāt elektroenerģiju mazāk. Un jūs tērējat elektroenerģiju mazāk, kurās teiksim, diennaktīs tas bija un tā tālāk. Salīdzinājums ar mēnesi, ar iepriekšējo gadu un tā tālāk. Tas faktiski ir tas, kas dos iespēju sākt analizēt un domāt par to, kā tad īsti man
sasniegt šo te mērķi, teiksim, samazināt, es gribu samazināt. Tad es domāju, ka es jautātu jums paciet rokas, kurš negrib samazināt ūdens patēriņu vai siltumenerģijas vai maksu par elektroenerģiju, visi grib. Bet ja jūs padomājat, teiksim, ko mēs katrs darām šajā jautājumā, tad diezgan ātri arī tas apsīkst, jo nav trūkst informācijas. Un tāpēc ir vairākas direktīvas, kuras ir Eiropas Savienībā izstrādātas un kuras Latvijā ir jāpild. Un jautājums tikai kā tas tiks ievies, bet ejot uz vēlēšanām, protams, ir jāsaprot, ka atbildīgs mēs esam katrs ne tikai par to, cik mēs faktiski tērējam, bet arī to, ko ievēlam. Un līdz ar to, ka šīs lietas var arī saistīt kopā. Šeit ir viens piemērs. Piemēram, būs daudz vairāk vēlāk, un Gatris Nākamības parādīs dažādas piemērs no Latvijas dzīves un iespējām. Bet šeit ir piemērs vienkārši, ka nemaz nav nepieciešams. Principā nav nepieciešama nekādi ieguldījumi lieli, bet tikai vienkārši sākt analizēt savu enerģijas patēriņu, teiksim, ēkas vai dzīvokļa vai vēl kaut kāda atkarībā no ārgājas temperatūras, piemēram, siltumenerģijas patēriņš atkarībā no ārgājas temperatūras. Un jūs redzat, tas katrs no šiem te punktiem rāda to, cik es esmu patērējis nedēļā un atkarībā no ārgājas temperatūras. Teoretiski tiem visiem punktiem jābūt uz vienas taisnes, uz šīs ir taisnes. Bet, kā jūs redzat, vienreiz tas ir vairāk, otrais mazāk. Un tad, kad jūs ieraugat, teiksim, jūs nedēļas beigās meklējat, kur uzlikt punktu un zinat, ka tas, teiksim, bija ārā, teiksim, plus 8 grādi, bet patēriņš ir virs šīs te taisnes. Tas nozīmē, ka es kaut ko tajā laikā esmu darījusi tādu, kas faktiski, teiksim, patēri enerģiju vairāk nekā nepieciešams. Un tad pēc tam notiek analīze tam, kas tad īsti ir man jādara, un tāpēc, tad, kad ir izanalizēts un saprasts, kur var samazināt, un tieši šādā veidā tas ir nākošais solis, ka kā tad es varu samazināt, tad, kad ir notiek šī jautājumu risināšana, tad rodas jau iespēja, ka faktiski neiepērcot nekādas speciālas iekārtas, neko speciāli nedarot, ir iespējas daudz dzīvokļu mājas enerģijas patēriņu samazināt, tikai analizēt datus. To sauc par energopatērētāju vadību un dabūt, teiksim, jau tik šajā līmenī, ka faktiski, teiksim, pie -8 grādiem ir nevis 8 kWh nedēļā, bet ir tātad jau 6 kWh nedēļā. Tātad tikai domājot, analizējot, jau vien var sasniegt enerģijas patēriņu samazinājumu līdz brīdim, kad pēc tam ir skaidrs, ka nākamie pasākumi jau varētu dot, tātad ir jau jābūt priekšā par to, kā Latvijā notiek siltināšana, kas Latvijas, teiksim, kāda pasākuma tiek jādara, tas ir jau nākošais jautājums. Es gribu nobeigt ar to, ka es gribētu, lai tie, kas šeit sēž zālē, saprot to, ka mums visiem kopā katram atsevišķi ir ļoti daudz darāmā. Un es gribētu aicināt jūs, ka katru aizdomāties līdz tam, ka faktiski no tā, vai mēs izrāpsimies no tās bedres, par kuru mēs visu laiku runājam, un Mārtiņš stāstīja savu viedokli, ir atkarīgs no mums pašiem un ir tīpaši enerģētikā. Un tāpēc gaidīt, ka kāds atnesīs uz paklātes, ka mēs mūsu vietā jumtu nomainīs, mūsu vietā lokus nomainīs, mūsu vietā ārduris nomainīs, uz to laikam nav vērti cerēt, un tie ir ļoti sarežģīti jautājumi, un mēs esam pie šiem te jautājumiem ļoti daudz strādājam pie energoefektivitātes paaugstināšanas, un nezinu, kāpēc cilvēki saprot to, ka viņi var ietaupīt, bet arī neko nedara. Un tad tiek psiholoģiski svarīgi un grūti jautājumi, bet izdarīt mēs varam ļoti daudz, un tas rezultāts, ko mēs varam sasniegt, ir jūtams, un arī valsts ekonomiskajā attīstībā tas var dot jūtamu rezultātu.